go. Augstgodējumie LNAK sesijas dalībnieki, LNAK valde un LNAK padomu, es jūs sirsnīgi sveicinu PBLA vārdā. Es šeit šodien esmu tieši Vašingtonā, kas kādreiz bija pazīstama kā brīvības un labdarības centrs, un es ceru, ka mēs arī nākotnē būsim tā uzskatīt, kaut pašlaik mums ir grūtas dienas. Bet vissvarīgākais ir, ka mēs, Amerikas latvieši, pasaules latvieši, PBLA un arī LNAK ir vienoti par mūsu atbalstu Latvijai, vienoti par mūsu atbalstu Ukrainai, vienot par mūsu cerību paturēt Latvijas kultūru un izglītību ārzemēs. Es ceru, ka mēs varēsim turpmāk nākotnē labi sadarboties, kā esam līdz šim. Es zinu, ka tā mums būs. Es jums apsveicu atkal un novēlu labu sesiju. Sveicināti LNAK! Čau, draugi! Mani sauc Justīna Krēsliņa, un Eiropas Latviešu apvienības vārdā esam patiesi priecīgi un pagodināti, ka drīkst jūs sveicināt jūsu pilnsapulcē. Amerikas pētnieks Roberts Putnams 90. gados rakstīja un pētīja par to, kas notiek sabiedrībā, kas ir aktīva, kas ir sociāli un sabiedriski aktīva. Viņš to definēja tā. Sabiedriski aktīvās sabiedrībās izveidojas tāds sociāls kapitāls. Sociāls kapitāls kā līme, kas satur un stiprina sabiedrību. Viņi veicina demokrātiju, veicina satīklošanos un saliedētību. Un šie tie trīs vārdi, kurus es arī vēlētos jums novēlēt, un kas mani padara tik neaprakstām priecīgu, kad drīkst jūs šeit šodien uzrunāt. Strādājiet demokrātiski, strādājiet satīkloti, strādājiet saliedēti. Lai jums laba sēde! Sveiciens visiem Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā pilnsapulces dalībniekiem no Frankfurtas, Vācijā. Mani sauc Mārīta Kļaviņa, un esmu ne tikai Frankfurtas Latviešu biedrības vadītāja, bet nu jau 2. gadu pildu arī Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēža vietnieces pienākumus. Kopā ar savu sveicienu vēlos jums šodien likt arī sekojošu lietu aiz auss. Nenovērtējiet par zemu savu lomu kā Latvijas vēstneši savās ikdienas gaitās. Ja katrā valstī Latvijai var būt tikai viens vēstnieks, tad vēstneši mēs varam būt ļoti daudzi. Vai tas būtu birojā pie kafijas krūzes, stāvot rindā lielveikalā vai pastaigājoties parkā ar suni. Stāstot ikdienā saviem līdzcilvēkiem par Latviju, tās valodu, kultūru, ģeogrāfiju vai politisko sistēmu, mēs soli pa solītim veicinām Latvijas atpazīstamību savās mītnes zemēs. Latvijā basketbola fani sevi dēvē par 6. spēlētāju. Es ticu, ka mēs kā aktīva diaspora kopā ar savām organizācijām varam būt šis 6. spēlētājs Latvijas valsts komandā, kura ikdienā Latviju oficiāli pārstāv uz lielās politiskās skatuves. Kā būtu ar sekojošu izaicinājumu? Es apņemos aprīļa mēnesī vismaz 3 man vēl nepazīstamiem cilvēkiem izstāstīt kaut ko foršu par Latviju. Vai tas būs par mūsu olu krāsošanas tradīciju ar zīpola mizām, vai par mūsu neatkarības atjaunošanas gada dienu 4. maijā, vai varbūt par jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas šovasar notiks Rīgā. Priecāšos, ja pievienosieties man un mēs kopīgiem spēkiem ar saviem mazajiem latviskajiem stāstiem iegūsim arvien lielāku Latvijas pazinēju, sapratēju un atbalstītāju loku. Lai jums visiem ražīga pilnsapulce un lai Latvijas vārds un tās balsis tālu skan. Sveiki, mīļie Kanādas tautieši! Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā saime. Mani sauc Anita Andersone,
Es esmu Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēde, un šo amatu ieņēmu tikai pagājušo gadu, un tas ir 3 gadu termiņš. Es biju ļoti priecīga, ka Ilze mani aicināja jūs sveikt jūsu kopsanāksmes dienā. Man šīs jaunais amats, arī kā PBLA valdes locekli, līdz ar to ir bijis liels izaicinājums un devis ļoti daudz prieku un daudz draugu. Arī tās saites, ko mēs veidojam krustam šķērsam pār kontinentiem, ārpus Latvijas ar Latviju, ir tik brīnišķīgas un vērtīgas. Mana pirmā saskarsme ar ārzemju latviešiem no citas valsts kā Austrālijas bija, ka atbrauc pie mums ciemos 70. gados minsters mičotāji ar savu uzvedumu. Un tas tik ļoti mūs uzmundrināja, ka Austrālijas tautieši tad arī sarosinājās un izveidoja Saules jostas ansamblī ar folkloras lielu uzvedumu, kur man arī bija tā privilēģija piedalīties. Un tad mēs braucam pa pasauli, un arī 76. gadā mēs bijām Toronto, kur es izjūtu dziesmu svētku laikā arī jūsu enerģiju un viesmīlību un draudzību. Tā saites, kas veidojās mūsu visu starpā, un tagad beidzamos gados arī, ka varam to caur Latviju papildināt, un arī sabiedriskā darbā ir vienkārši neatsverams. Tātad es novēlu jums ļoti brīnišķīgu un veiksmīgu sēdi, un ja kāds no jums kādreiz iegriežās manā pilsētā Austrālijā, Melburnā, lūdzu nekautrējieties ar mani uzņemt kontaktu.